Kādā noskaņojumā sagaidi šo Eiropas čempionātu? Labā. Tagad esmu ļoti, ļoti pārliecināts, tāpēc, ka es jau biju Sheffieldā, un tas ir vēl ļoti daudz labu noskaņu no iepriekšējā reizē, kad es biju šeit. Arī manas slides, blades, asmeņi ir izdarīti šeit, un man vienmēr gribēts paskatīties, kā tas ir būvēts izdarīts, jo es slidoju ar viņiem, man liekas, ka 16, 18 gadus tā, un tāpēc ir ļoti daudz daļdošanas kultūras šeit Sheffieldā, un tāpēc es ļoti esmu pārliecināts būt šeit, un kā šeit ir Eiropas čempionāts, un tas viss palīdz man ļoti daudz sajusties diezgan labi. Varbūt es neesmu pilnīgi sagatavots, kā es gribēju, un man ir dažas problēmas. Pēc vasaras tas ir diezgan sarežģīti man atrast to ritmu un kaut kā iet uz priekšu. Tāpēc diezgan daudz ir jāforsē, var tā pateikt. Tur var atrast vairākas problēmas, bet tomēr es cenšos skatīties, ka šeit ir. Es ļoti labi sajūtos būt šeit. Cik daudz tu vari atklāt par savām fizisko stāvokli? Kreisā puse sāp, dibenis arī sāp. Un tagad ar ļoti labu darbu un ar Latvijas Omskas vienības fizioterapeitu palīdzību mana situācija uzlabojas, tomēr es vēl esmu traumēts. Ja salīdzina īso programmu un izvēles programmu, cik procentus tu dod gatavību katrai no tām? Es pateikšu, es to ierakstīju kādu nedēļu atpakaļ, man bija kaut kas kā 62 un 20 kaut kas, bet šodien es pateikšu varbūt ar īso programmu 65 kaut kā tā, un ar lielo programmu 30, 35 kaut kur tur, jā. Vai kāds Eiropas čempionāts vai lielās sacensības ir bijušas ar 35% gatavību tavā karjerā? Jā, kad es slidoju Lion King pasaules čempionātā, tur es atnācu uz lielo programmu ar 47%, kaut kā tā es kalkulēju, bet tomēr es noslidoju ļoti labi un es biju pārliecināts. Šoreiz es atnāku ar vairākam problēmām, un tas ir arī, kā es uzskatu sportu, nekad nav viss brīnišķīgi un lieliski un tā tālāk, un tāpēc ir nepieciešams atrast to ceļu un pārvarēt pašu sevi un savas problēmas. Es esmu šeit sagatavotībā uz Olimpiskām spēlēm, un tas ir ļoti sarežģīts laiks, tomēr es gribu smaidīt, un es ļoti gribu saņemt šo atmosfēru vislabākajā jomā un izdzīvot no tā, var tā pateikt. Jā, tāpēc, ka tas ir, man liekas, 9. vai 10. Eiropas čempionāts. Ja mēs izņemtu to Covid vienu gadu, tad tas būtu mans 10. Tas ir ilgi.